Pirms ķerties un rādīt, kā tur veidot dažādas instalācijas, es gribu jūs konceptuāli iepazīstināt ar šo te programmu. Patiesībā šis ir milzīgs solis visiem tiem, kas grib ražot augstas kvalitātes video kontentu, jo mēs spējam ar šo te rīku tiešām padarīt šo procesu ļoti vieglu. Un pastīsimies nedaudz konceptuāli, kā viņi ir izveidoti. Centrā jūs redzat attēlu, tas ir tas, ko mēs rakstam. Tad, ja mēs rakstam ar OBS studiju, tas, ko mēs šeit redzam, mēs rakstam. Pieņemsim, jums ir variants, kad pie jūsu datora ir pieslēgti 2 monitori. Uz vienu monitoru mēs tur ejam cauri visai saturiskai daļai, otru izmantojam kā pārvaldības konsoli. Manā gadījumā man ir tikai viens monitors, un līdz ar to es slēgšos starp dažādām aplikācijām un ieraksta lietām vienlaicīgi. Man smadzeņi tātad ir daļēji aizņemta ar visu to, un es domāju, ka arī vienai daļai no jums ir tikai viens monitors, arī tad mēs varam visu ierakstīt skaisti un pilnvērtīgi. Kreisajā pusē, tur, kur uzraksts scēnas, tātad es viņu teiktu, tas ir kadri. Tātad mēs varam izveidot un nokonfigurēt tāda veida kadrus, kādi mums liktos tur smuki, pieņemsim. Kamera un PowerPoints. Īpaši tajā gadījumā, ja es gribu, lai mani redz, nav īpaši labi likt kaut kur šeit mazā lodziņā tur sevi, un tad, ja es sevi kā tādu stāstītāju vai autoru vai pasniedzēju nolieku, lai mani redz, visticamāk es gribu, lai redz manas emocijas, lai redz to, kāds es izskatos, un es nevaru būt pārāk maziņš, jo tad es vienkārši apakšā tur ļurinos un traucēju. Tas nav īpaši labi. Un es esmu izveidojis šādu kadru, man viņš likās labs, un šeit es kā pasniedzējs esmu. Līdz ar to es varu slēgties starp kadru, kad es esmu redzams, un tagad es tādu tuvāku un detalizētāku stāstu par PowerPointu. Es varu ieslēgties ar PowerPoint pa pilnu ekrānu. Jā, tajā gadījumā es varu parādīt tur daudz visādus niekus, kādu tur ir, jā, un man tad ir PowerPoints ar pilnu ekrānu. Kādi vēl scenāriji varētu būt? Jā, es varētu gribēt kaut ko ierakstīt no ārējās kameras. Un labā ziņa ir tāda, ka es varu pieslēgt tik dažādas ārējās kameras un ārējos avotus, cik man ir USB ieejas, un USB ieejas mēs varam arī paplašināt, ja? Un pieņemsim, es pieslēdzu ārējo kameru. Es varu viņu parādīt, es varu viņu nomērīt, es varu tur izdarīt daudz un dažādas lietas, ja? Vienkārši pieslēdzot ārējo kameru. Un, ja mēs reflektējam uz kaut kādu digitālo mārketingu vai tāda tipa tur apmācību lietām par kaut kādām tehnoloģijām, tad mēs varam šādā te veidā parādīt. Vai tās ir rotas lietas, vai tā ir kāda elektronika, vai tie ir kaut kādi rīki, vai tās ir kaut kādas frēzes, vai tie ir kaut kādi citi dažādi izstrādājumi. Mēs šādā te veidā varam pieslēgt ārējo kameru un slēgties ar viņām un skaisti parādīt. Kas vēl varētu būt mums interesants, iespējams, ka vajadzīgs pirmais kadrs ar kameru, fonu, logo un titriem. Tad es varētu uzsākt tur, labdien, cienījamie klausītāji, tur kompānija tāda un tāda, jums stāstīs šodien tēmu, tādu un tādu, jā, un runātājs ir tas un tas. Un tādā veidā mēs varam skaisti izveidot pirmo kadru un arī ielikt viņu un vienkārši sākt ar viņu. Protams, mēs visu varam ielikt PowerPointā, bet arī šīs te programmatūras iespējas atļauj to veidot. Vēl mēs varam ielikt arī tādu variantu, ka mums ir kustīga ainava aizmugurē. Tad mēs varam uztaisīt kaut kādu video, kurš ir salikts tā saucamajā cilpā. Viņš ir īsiņš, bet viņš ir pareizi uztaisīts, ka to pārēju mēs lāgā neredzam, jā, un man te ir dažādi avoti, es varu ielikt tur ūdenskritumu vai vēl kaut kādas citas lietas, kā jūs redzat, piemeklēt tādu kadru, kur izskatos tuvu un strādājot nedaudz ar zaļo ekrānu un kaut kādiem safilmētiem pat stoka materiāliem, es varu uztaisīt skaistu pieteikumu no zaļās pļavas, nekur neaizejot, viņš ir tehniski ideāls. Jo ir ierakstīts mājas vai nosacīts studijas apstākļos, pietiekami klusā veidā un fantastiska lietas. Un bez tam es varu parādīt arī video lekcijas. Ja? Es varu palaist un stāstīt tur video lekciju par kaut kādu tēmu, kas man ir ierakstīts. Es varu miksēt tātad savu sarunu, uzrunu un saturu
Un, ja man ir labi ierakstīts saturs, es varu veidot, teiksim, ilgu mācību procesu dienas garumā, pašam piedaloties tā kā tādā moderatora veidā un vairāk, teiksim, komentējot kaut kādas lietas un priekš tiem klausītājiem izveidot burtiski tur tādas sterilas, perfektas lekcijas, pašam esot klāt, bet tai pašā laikā, teiksim, tik kvalitatīvi atkārtoti simtiem reižu, visticamāk norunāt. Es varu izmantot labu ierakstu, kvalitatīvi nostrādātas lietas. Protams, var būt daudz visādi citādi elementi, dažādi salikti video, visas tās iespējas ir, un viss, ko jūs redzat, principā rakstās šajā brīdī, pa pilnu ekrānu, tur skaisti rakstās mūsu ierakstā. Tātad, mēs varam izveidot daudz un dažādus kadrus. Ja? Kadrus tādus, manā gadījumā es uzskatu, man ir 3 lielie darba kadri, tātad es par pilnu ekrānu, kamera un PowerPoints, un PowerPoints ar pilnu ekrānu, un es vēl teiktu ekrāna ieraksts. Un tā kā man ir viens monitors, tad, un es esmu šajā programmā, te viņš tā kā nedaudz izkropļo to bildi, bet ja es aiziešu uz citu, pieņemsim uz šo te ekrānu, kur es esmu gatavojies šajā lekcijai, man ir tur OBS ieraksta kurs, lekciju saraksts, OBS pozicionējums, sarakstītas lekcijas, te man ir pikerīts, kas ir OBS, un tad te ir kadri, kādi man vajadzētu uztaisīt tur kā piemēriņus, kas man liktos labi. Es esmu sataisījis šādu tur dokumentu uz ātro, galvenās man ir lekcijas, jā, ātri parādīt iespējas dot kopējā priekšvedu par OBS, ir šis brīdis, kurā tad es arī to stāstu. Kā es teicu, man liekas, šis ir tāds skaists kadrs, un mēs pēc tam mācīsimies viņu izveidot, tad pirmajā pusē man ir kadrs, un šeit ir kadra komponentes. Man ir kamera, kā jūs redzat, tā kamera ir speciāli ielikta tādā rāmīties, es viņu pārveidojis, lai viņa ir ērta. Man ir PowerPoints, kuru arī es esmu tur atbilstoši izveidojis tajā izmērā, lai mēs labi ietilptu, un man ir varbūt kaut kāda bildīte, kas aiz manis stāv, lai es nebūtu tur tīri uz tāda vispārējā fona. Un man izveidojās smuks, labs kadrs, kurā es varu bagātīgi stāstīt par visu, ir redzama mana seja, un es tādā veidā tur slēdzoties starp kameru, ekrānu ierakstu un PowerPoint uz pilnu ekrāni un ārējo kameru. Katrā etapā es to daru. Kādas vēl mums ir kontroles? Šajā pusē mums ir tātad lielās kontroles. Es varu straumēt, bet straumēšana nav šodienas tēma, mēs par to neko nerunāsim. Es varu nospiest pogu, un man aiziet ieraksts. Viņš neaiziet automātiski, es nospiedu pogu un aiziet ieraksts. Es varu izveidot viņu kā virtuālo kameru, un viens no tādiem skaistiem pielietojumiem, kurus es bieži izmantoju, tad es sagatavoju kadru šeit, kur man viņš ir tīrs, kur man ir fons un viss pārējais. Un pieņemsim Microsoft Teams, es varu uzsākt sazvanu, un es esmu pateicis, ka mana kamera ir šī, tad šis te Microsoft Teams uztver viņu kā ārējo kameru, es izvēlos ārējo kameru un viss sagatavotais šajā te OBS studijā. Teiksim, man ir ļoti kvalitatīvi noformēts kadrs, tad, kad es eju ārā uz konferencēm. Pieņemsim, jūs tur mēģināt veidot darba interviju, jūs varat uztaisīt ļoti pievilcīgu kadrējumu, varbūt taisnītai organizācijai, uz kur jūs taisaties doties. Ja tā ir tehniskāka organizācija, es izvēlos kādu tehniskāku aizmuguri, ja tā ir mākslinieciska tāda organizācija, es izveidoju smukāk, mēs piestrādājam pie viss, mans kadrs ir labs, un arī tas nav mazsvarīgi, kādā veidā mēs sevi pasniedzam. Pie tiešraidēm, ja vien mēs neesam tur īpaši apdāvināti, bet pie tiešraidēm mēs strādājam divatā, viens, kurš ir pasniedzējs un kurš stāsta tēmu, un otrs, kurš uzrauga šo tiešraidi un slēdz starp kamerām. Kas mums ir pie avotiem? Šeit mēs izvēlamies. Man ir kamera, un princips ir tāds. Pirmais sarakstā ir tā kā vistuvāk jums, un visi pārējie iet viņam tā kā aiz muguras. Ja? Piemēram, šeit es varu pamainīt dažādus fonus, kādi man te ir salikti, visādas skaistas lietas. Mūsu gadījumā droši vien, kad oficiāli kaut ko stāstot, es nelikšu tur lietu aizmugurē, mums paliek tur, pieņemsim kaut vai šāds skaists tumšs foniņš. Centrā mums ir audio mikšerpults,
Mēs varam kādu skaņu atslēgt, kādu skaņu pieslēgt. Un šajā gadījumā, tā kā man ir izvēlēts kadrs, kur kamera ar pilnu ekrānu, man ir kameras skaņa, jā, tā ir šeit, es esmu viņu tur izslēdzis, jo es gribu runāt no mikrofona, un man ir mikrofona skaņa, kurā šobrīd es runāju. Šajā pusē mums ir kontroles, un no augšas tātad mēs varam uzsākt straumēšanu, par ko mēs šodien nerunāsim. Mēs varam uzsākt ierakstu, ja es nospiedīšu, tad viņš sāks rakstīt tajā iestatījuma norādītajā vietā. Es varu sākt virtuālo kameru, kur mēs apskatījāmies, vai pārslēgties uz studijas. Tātad to variantu, kurā es varu tur uzskatāmi pārslēgt dažādu veidu avotus. Un tad ir iestatījumi. Iestatījumi ir svarīgi, un iestatījumiem mēs iesim cauri pēc uzstādīšanas, un šeit es varu iziet no programmas. Un pēdējais, kad es esmu tādā viena loga režīmā, šīs te pārslēgšanās starp dažāda veida kadriem, šeit ir iestatījums, vai nu viņš tā pāriet tā maigi plūstoši, ja, piemēram, pārēju starp kameru no pilna ekrāna uz kameru uz kopā ar PowerPoint, viņš tā pārgāja tā it kā maigi, vai es varu pateikt, kad es gribu, lai pārējām momentāli, un tā kā es pēc tam montēšu, tad labāk ir pāriet momentāli, nevis ielikt kaut kādus specifektus, un montāžā tad tur vienmēr parādās visādas ķibeles. Jebkurā gadījumā pēc ieraksta, ja mēs gribam tādu sterilu skaistu ierakstu, mums tāda vienkārša montāža ir, bet tur vienkārši izgriezt gabaliņus ārā no sagatavotas stāstiņa ir ļoti viegli, nav vajadzīgi nekādi specifekti, un to mēs varam izdarīt tādās programmiņās, kas pat nāk līdzi tur Windowsam, nāk Macosam vai kaut ko mēs esam nopirkuši vienkārši. Un tas arī viss ir īsumā par audio interfeisu. Nu, un ko es gribētu, lai jūs atcerēties? Galvenais atcerēties to struktūru vai to uzbūvi. Tātad šeit mēs veidojam kadru un nosaucam viņu. Šeit mums ir kadra saturs, no cik daudzām un dažādām komponentēm mēs esam izveidojuši un viņš ir izveidojies. Šeit mums ir viss par audio mikšķers, mēs varam pieslēgt, atslēgt, tur paregulēt skaļumus, noņemt skaļumus, daudzas visādas lietas mēs varam izdarīt. Šeit mums ir lielās kontroles, straumējam, ierakstam, vai sākam virtuālo kameru, vai pārējām uz studijas režīmu, vai apskatāmies settingus. Un šeit mums ir vienkārši pārējais starp kadriem. Kā mēs slēdzamies starp kadriem? Ar specifektu vai vienkārši ātri.